Vārds Saeimas deputātam Andrejam Svilānam. Kolēģi, kāds ir noskaņojums? Vajag pārtraukumu vai nevajag? Bet tas ir fenomenāli. Zivtiņa kungs grib bez pārtraukuma. Tas ir neticami. Es nespēju noticēt. Vajag pārtraukumu, ja? Vai nevajag? Tātad, kolēģi, es dzirdu divas atbildes, ka vajag un nevajag. Demokrātijā izšķirsim ar balsojumu. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izsludinātu pārtraukumu uz pusstundu no 16. līdz 16:30. Brīva izvēle, kolēģi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par pārtraukumu. Jā. Tā, lūdzu rezultātu. Kolēģi, rezultāts ir šāds. Par pārtraukumu nobalsoja 52 Saeimas deputāti. Pret 27 atturas, viens pārtraukums tiek izsludināts šobrīd. Tā, sekundi. Virsraksts. Tā, es pieteicu. Tā, cienījamā tehnikas nodaļa ir taisnība. Ja uzraksts bija par sēdes turpināšanu, tad balsojums ir maldinošs. Nobalsosim vēlreiz. Tehnikas nodaļa tātad. Balsosim par pārtraukuma izsludināšanu no 16:00 līdz 16:30. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par pārtraukumu izsludināšanu no 16. līdz 16:30. Lūdzu balsošanas režīmu. Par sēdes pārtraukumu formulējums. Tātad lūdzu rezultātu. Par 32, pret 47, atturas 3. Kopā 50 balsis. Ir lēmušas, ka mēs turpinam faktiski bez pārtraukuma. Tātad vārds Andrejam Svilānam. Jums ir ne tikai 2 minūtes, bet 15, un ja gribat vēl, tad vēl 5. Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi.